liekas, ka es ieraudzīju citā bildē savus vecākus. Kad Antuļu bibliotēkas vadītāja Sandra Balcere aicinājusi cilvēkus pāršķirstīt savus fotoalbumus, vai tajos ir arī kāda savulaik Skrundā tik iecienītā fotogrāfa Augusta Miklaviča, jeb Pūpola darbi, Mārīte Ramša atradusi mammas kāzu fotogrāfijas no 1938. gada un ar tām labprāt papildinājusi izstādi. Un liels bijis viņas pārsteigums kādā cita atnestajā bildē ieraudzīt savus vecākus. Šitā izstāde viņa ļoti vieno cilvēks. Man vispār ļoti patīk vecās bildes, jo tur mēs redzam modes cilvēku dzīves gājumu. Ja? Sākot no kristībām, kā tur izskatījās, kā tur bija, un beidzot ar kāzām, beidzot ar bērniem. Ja? Un arī kvalitatīvas tās bildes ir ļoti, jo viņas paskat cik gadus glabājās. Mammai bija ļoti daudz bildītas, gan skolas bildes, gan izlaiduma bildes ir, un ģimenes bildes ļoti daudz. Fotogrāfs Augusts zināms ar 2 uzvārdiem. Dzimis Miklavičs, bet 35 gadu vecumā uzvārdu mainījis, kļūstot Pūpols. Izstāde ir arī kā dāvana fotogrāfam 120 gadu jubilejā. Viņš dzimis Alsungas pagastā. Fotogrāfa arodu mācījies pie viena no tolaik zināmākajiem Liepājas fotomeistariem Jura Bokuma. Savu pirmo fotodarbnīcu Skrundā Augusts iekārtojas 1934. gadā. Tolaik viņš kļuva par apkārtnes vispieprasītāko fotogrāfu, bet šobrīd saprotam, ka viņš kļuva arī par galveno šīs puses liecību saglabātāju nākamajām paudzēm, gan vēl neatkarīgās, gan jau okupētās Latvijas laikā. Pirmais jau bija tas, ka es ievēroju, ka Antuļu bibliotekas krājumā, novadpētniecības krājumā ļoti daudz fotogrāfijas, kuram otrā pusē ir Spiedoks Miklāvičs. Tajā brīdī es par šo fotogrāfu pilnīgi neko nezināju, un vienkārši gribējās ļoti redzēt to cilvēku, kurš ir fotogrāfiju autors. Man liekas, ka ir ļoti liels pienesums novadpētniecībā. Un tiek iesaistīti arī vietējie iedzīvotāji. Man liekas, ka šis ir pēdējais brīdis tādiem oriģināliem, lai viņus tomēr kopā savāktu, jo daudzi tomēr, skatoties vecos albumus, tie, kas nenovērtē, tiek arī sadedzināti, izmesti, tāpēc, lūgums cilvēkiem neizmest senās fotogrāfijas. Fotogrāfa mazmeita Ines atceras, ka vectēvs pa māju vienmēr staigājis uzvalkā, jo gaidījis klientus. Darbnīca tolaik atradusies tajā pat mājā, kur dzīvojis. Vectēvs bija ļoti nopietns cilvēks manās acīs. Tāds vienmēr savācies un vienmēr tāds zolīts. Nekad es viņu nebiju dzirdējis, ka viņš kaut ko prātos vai kaut ko aizrādīt. Viņš vienmēr bija aizņemts, vienmēr bija projām, un tās ir tās manas atmiņas. Protams, bites. Viņa hobija, medus, smuca, kurš stāvēja pieliekamā, un kad nāca iekšā mājā virtuvē, tad no sākuma bija pieliekamais un tā lielā muca, un pēc medus smaržoja. Protams, tās atmiņas, kas saistītas ar pašu laboratoriju, kur nedrīkstēja tā iet, kā tu gribi. Bet, protams, mazs bērns būdams, es jau tur ielavījos, un tur bija īpaši tāda smarža pēc ķīmiskām vielām, skaistas zaļas, tumši oranžas pudelītes, brūnas, kurā kaut kas iekšā ir, un tad šī skaistā lielā mašīna, ar kuru varēja griezt, un tad sanāca robotas maliņas. Tas bija ļoti interesanti. Jāteic, ka atmiņas par fotogrāfu vēl glabā arī tie cilvēki, kas reiz bijuši viņa fotoaparāta fokusa centrā. Es viņu ļoti labi atceros, tāpēc, ka manā personīgajā arhīvā ir 2 viņa fotografētas fotogrāfijas. Pirmajā klasītē, kad sāku mācīties, man atveda mamma, lai nofotografētu mani. Apsēdināja man tajā skaistajā krēslā, un tur es jutos briesmīgi, un droši vien sāku tur drebēt un kratīties, un tad atskanēja tā viņa mierīgā balss, un tagad paskaties uz mani. Un tagad paskaties uz mani. Šāds nosaukums dots arī izstādē. Tās rīkotājs izveidojušas arī improvizētu fotosalonu, gluži kā pie Miklaviča, ar puķu statīviem, soliņu un tepiķi.
To krēsliņu mēs atradām, es sev atradu mājās bēniņa augšā. Viņš bija brūns, viņš izskatījās ļoti, ļoti slikti, ļoti čābīgi. Viņš bija izjaucām, tur bija 27 detaļas, viņš bija sanaglots, viņš ļocījās, viņš knapi turējās. Un laikam viņš gaidīja šo laiku, lai viņš atnāktu uz šo izstādi. To veidoja mans draugs Raimonds, un arī tas viens no puķu statīviem ir viņa veidots. Tur viņš pavadīja ļoti daudzas nedēļas, kamēr slīpēja, veidoja. Man šķiet, ka tāds fotostorīts būtu kaut kas jauks. Ir jārunā vairāk par skrundu, par skrundeniekiem un par cilvēkiem, kuri ir skrundā veidojuši un darījuši un skrundu cildinājuši un piedalījušies viņas ikdienas dzīvē. Jo, man likās, ka mēs skrundā esam varani, tikai mazliet varbūt to vairāk vajag pacelt gaismā. Es pat negaidīju, ka tik ļoti daudz fotografijas cilvēkiem ir saglabājušies. To, ka viņš brauc uz godiem un fotografēja, to es zināju, jo, saku, opas parasti mājās nebija. Bet ka tik daudz un tik dažādas, tas ir vienkārši brīnums. Meitenes ir izdarījušas milzīgu darbu. Liels paldies viņām, ka viņas tā ir centušās. Un es ļoti ceru, ka šī izstāde nepaliks tikai skrundā, ka viņa aizceļos arī līdz Alsungai, no kuras puses nāk mans opas, un ka tur noteikti varbūt vēl būs kāds pienesums. Inta Kampara aicināja izstādes apmeklētājus ziedu vietā nest dzīvnieku pārtiku. Tāpēc tam tika nogādāta netālu no skrundas esošajā dzīvnieku patversmē. Ieva Benefelda, Lāns Perševičs, Skrundas televīzija.